pareizais laiks 7:37 minūtes, un tieši šajā brīdī mēs baidīsim mošus kopā bērni tieši ar jūsu iesūtītajiem zīmējumiem, Elīna, vai ne? Un mēs esam gatavi tūlīt arī parādīt dažus. Mums ir ļoti daudz mākslas darbu. Mums turklāt ne tikai zīmējumi, bet mums ir arī šādu Niks ir radījis Fluffiju. Lūk šādu. Fluffijs? Fluffijs. Interesants mošķīts. Atstiņas viņam ir arī aizmugurē, jā, kā mēs varam redzēt. Jā, labi, man tā šķiet, ka tur bija 10 vai 12, tur bija kaut kur rakstīt, jā, 12 acis, jā. Bet, nu labi, tagad reku pie lietas, kāds mums ir zīmējums iesūtīts, jā, šis veltījums ir cacām, jā, šis veltījums ir Elīna cacām. Jā, paldies, kāpēc tu tā uzsvēri. Šo mošķi sauc Caculīte, jā, reku šo mošķi sauc Caculīte, un paldies liels Armandai Azacei, kur mums iesūtīs šo zīmējumu. Jā, Evīte savukārt ir radījusi šādu briesmonīti, kas ir diezgan arī smuks no Madonas pilsētas 1. vidusskolas. Šis darbiņš ir. Tā, re, kur mums ir Karlsona ģimenes zīmējums 2009, jā, un tā tad šeit jau ir vairāk cilvēki ķēršies klāt pie otām un uzzīmējuši ļoti skaistu mākslas darbu. Tālūk. Jā, un arī ir Gerdas zīmējumiņš ir šāds. Kā jau mēs teicām, mēs saņemam ļoti daudz zīmējumus. Visus tos jūs varēsiet skatītāji apskatīt jauno mākslinieku galerijā Tirdzniecības centrā Mols. Un šo piekdienu zelta rudens akcijas noslēguma pasākumā, kas būs Helovīna nakts priekšvakarā, tātad 30. oktobrī. Tā mums ir piekdiena, ja? Tā mums ir piekdiena, notiks grandiozas svētki un sev tīkamas izklaides varēs atrast gan bērni, gan arī pieaugušie. Kā piemēram, bērnus īpaši priecēs unikāls spēka vīru šovs, kurā stiprākie vīri rādīs, kā salocīt pannas, pārplēst biezos tālruņu katalogus un noturēt zobos meiteni. Tālūk, jā? Tātad spēka vīri, tas būs ļoti interesanti. Un tas viss 30. oktobrī. Jā, un arī 30. oktobrī mēs noskaidrosim, kurš tad būs tas laimīgais, kurš iegūs 1000 latu vērtot zelta dāvanu karti no Tirdzniecības centra Mols. Jā, tātad 1000 lati, un kas ir pats interesantākais, ka šo dāvanu karti var tērēt tā pamazām, jā? Jā, tas ir interesanti. To tu jau esi teicis vairāk. Tas šķiet tev ir īpaši aktuāli. Jā, tas ir ļoti labi, ka tev nav jāstērē dāvanu kartu uzreiz, vienā reizē. 1000 lati, liela naudas summa, jā? Jā, bet, protams, atgādinām vēlreiz, ka jauno mākslinieku galerijā jūs skatītāji varat apskatīt visus iesūtītos darbiņus, visu jauno mākslinieku radītos mākslas darbus un radītos mošķīšus. Un 30. oktobrī, protams, arī varēs apskatīt šos darbiņus. Jā, bet, redz, mēs tomēr tos darbiņus saņemam un ļoti daudz, kur ir uzzīmēti ķirbi, kuri savā ziņā, ir tie baidītāji, jā? Jā, un ķirbis taču ir lielākā oga un... Tas man liekas ļoti jocīgi, ka tā ir oga vispār.